Labvakar! Šķiet, ka ļaudis uzņēmuši tempu maratonā nevar apstāties. Rīgas parkos uzsākts vingrošanas nodarbības. Un man kā mazai sliņķītei atliek tikai piebiedroties. Ko padarīsi? Bāra instinkts. Stipriniece! Šopavasar parkos atklāta jauna dimensija. Rīgas zaļajos sektoros iespējams izkustēties profesionāla trenera pavadībā, kas jau izcenis aktuāli citviet pasaulē. Lielpilsētās notiek vingrošana gan Parīzes, gan Londonas parkos. Un arī Skandināvijā ļoti attīstīta. Brīvdabas aktivitātēm, kas atcauc atmiņā fiskultūras nodarbības skolas pagalmā, ir virkni iegūmu. Plusi ir daudz svaigais gaiss, saulīte. Dažreiz arī nāk parūdīt raksturu dēļ lietus vai dēļ odiem. Kā jūs redzat, mēs visu laiku sitam odus nost. Komunikācija brīvdabā ir citādāka kā iekštelpās. Stundu garajā treniņā slodze tiek piemērot vingrotāju sagatavotības līmenim, izmantojot brīvdabas priekšrocības. Mēs varam izmantot zemi, zemes reljefu, kokus, arī soliņus un tā tālāk. Vienīgais, kas jāņem vērā, arī laukā svīst uz nebēdu, tāpēc noderēs šāle, dvielītis un kāds malks negāzēta ūdens. Ja nevēlaties vingrot vai skriet, lūdzu šīs vasaras stila aktivitāte riteņbraukšana ar antīku, supermodernu vai pašizgudrotu braucamrīku. Nedēļas nogalē Liepājā notika retro riteņu jeb tvīda brauciens, apliecinot pilsētas velokultūras aktualitāti Latvijā. Tā doma ir caur vēsturi popularizēt velokultūru, cīnīties par velosipēdistu tiesībām tieši caur vēsturiskiem un caur to veco laiku eleganci un dzīves stilu. Retro riteņu cienītāji arī ikdienā stūrē tikai un vienīgi vēsturiskus agregātus. Viņš ir itālis, 60. gadu, Vičīni. Bija pie manis atnāca tāds nesmuks, tāds neglancēts, un tad es pati izrādu iniciatīvu, ka gribu viņu restaurēt. Savulaik riteņu stūrējuši gan kinodīva Audrey Hepburn, gan izgudrotājs Alberts Einsteins. Šobrīd nav svarīgi, vai esi Pamela Andersona vai Stings. Galvenais ir pedāļu mīšana. Galvenais, ka ir ritenis, un tagad ir modē braukt ar riteni. Vienalga kāda. Rīgas ielās sastapām dažādus riteņbraucējus. Elīna un Mārcis pārvietojas uz riteņu pāri, kuru idejas autors ir Mārcis. Senie rāmji ar šarmantu reljefu, romantiski čīkstošie sēdekļi, gaumīgie koka groziņi un bagāžnieks ir smalks un pārdomāts stils. Vairāk droši vien, ka patīk domāt, kad tu domā zaļi varbūt tās. Jā, tas vēl pēc kaut kā izskatās, bet cik mēs tādu sasodītu estētu. Šis ritenis ir kā aksesuārs, un viņš ir tā, ka man tiešām patīk uz viņu uzkāpt. Muguriņu tu vari braukt, nevis tev jāliecās ir uz priekšu, un tā, man liekas, ļoti, ļoti ciešķīgi. Ritenim smaidošais pāris pieskaņojas arī Elīnas šudināto zābaku pāri. Atšķirībā no Amsterdams vai Kopenhāgenes par Rīgu ļaudis labprāt pārvietojas arī ar sporta riteņiem. Iemesli ir dažādi. Mēs gan paralēli eju uz sporta zāli, gan ir tā, ka mans līgums iet uz sporta zāli, es izmantoju riteni kā treniņu. Lai varētu izsvīst, jo pēc riteņbraukšanas tiešām vienmēr esmu nosvīdis un gribas ielikt dušā un tā. Man viņu uzdāvināja, tāpēc, ka man vienkārši visu kaut ko, man patika braukt ar riteni, bet vairāk tādos sportiskos nolūkos. Pagājuši, kad es sapratu, ka, lai izbraukātu Rīgu, man ir jābrauc ar riteni. Lai arī veloceliņu trūkuma dēļ braukšana pa galvaspilsētu ir ekstrēma, uz ielām švītīgi gozējas gan stilīgie un lielie pilsētas riteņi, gan arī apokalipses jātnieku sametinātie uzkrītošie frīgbaiki, kas padara velo kustību Rīgā daudzveidīgu un neordināru. Tomēr katram riteņbraucējam ir savas vajadzības. Pilnīgi obligāti ir jābūt zvaniņam, amortizatori pilnīgi noteikti, ja, jo tev ir, es tur neesmu tāds faķīrs, kas tā vienkārši uzceļ, uzlec uz apmalītes. Man ļoti svarīgi ir vai nu groziņš, vai nu bagažnieks, kur novietot somu vai ievietot kādus pirkumus. Attiecībā par štātiem riteņu saimnieku domas dalās. Man jau tas ritenis bišķiņ diktē to, ka es nevaru braukt, piemēram, kleitās. Es tā kā vairāk priekšroku dod biksēm. Vajag arī paņemt saulesbrīles, lai īsti tu redzi, kur braukt. Un arī keponiņu vai kapuci, ja sākas lietus un var patvērties. Lietusargu nē. Divriteņu un to saimnieku tīši un netīši rada modes, vēstures un pārdomāta dizaina vizuālo vēstījumu, kas var kļūt par unikālu un noturīgu Rīgas parādību. Ar riteni viegli var pārvietoties no punkta A uz punktu B, un ja nu reibinošā maija mēnesī jums atliek kāds brīvs brītiņš, tad uzņēmīgākie droši var ripināt uz street castingu, kas nesen pirmo reizi notika Latvijā. Pagājušā nedēļā modes lielveikalā Domina notika street castings. Street castings ir interesanti tipāži no ielas, vienkārši no ielas, tikpat labi, cik es, cik tu, kas pēc auguma, pēc izmēra,
pēc funktiera un pēc idejas atbilst māksliniekam. Mērot centimetrus, fotografējot un demonstrējot gaitu, tika atlasīti neprofesionāli modeļi Latvijas Mākslas akadēmijas modes skatē, kas notiks jūnijā. Pasaulē tas ir vairāk populāri nekā Latvijā. Latvijā cilvēki baidās sev parādīt. Vai no arī, ja viņi nebaidās, tad tā parādīšana ir, pārāk vulgāra, pārāk uzbāzīga un pārāk neokei. Street casting sniedz iespēju kļūt slavenam. Iespējams, tāpēc interesanti bija prāvs pulks un potenciālos modeļus stingri nopētīja topošie modes mākslinieki. Ir jēga visiem jauninājumiem, un tas ir viens no. Un nekad nevar zināt, kādu sudrabu vai zeltu tu pēkšņi ieraugi uz ielas vai šajā street castingā. Taču ir svarīgas dažas nemainīgas vērtības. Parametri un tava gaita. Pārējo, var teikt, dizainers arī varu tevi arī uztaisīt līdz nepazīšanai. Pāris cilvēki iespējams der, bet, tas tipāšs varbūt neatbilst. Mūs priecē, ka modeļu meklēšanai Latvijā tiek izmantota jauna forma ar iespēju atklāt jaunus talantus. Tiekamies pēc nedēļas. Atā!